tik ļoti daudzslāņains, tik ļoti bagāts, jo intensīvs un tik daudz informācijas, bet tik ļoti interesants. Un tā, ka nelaiž vaļā, es izlasīju pa vakardienu un pamostos pa nakti un domāju, un no rīta pamostos un domāju, un eju skriet un atkal domāju. Šoreiz bija ļoti interesanti fokus grupa. Mēs drusku pamainījām fokus grupas dalībniekus, tos vēsturiskos, ļāvām ienākt jauniem, un tad bija ļoti interesanti lasīt. Cilvēks aizbrauc atvaļinājumā, lasa lidostā, sēž lidmašīnā, un pēc tam pusi atvaļinājumu sūta vēstules ar savām pārdomām. Ja lasītājiem ir ilgi jādomā par izlasīto, mums ir otrādi tādā ziņā, ka beidzot mēs to norakstījām no sevis nost. Tas ir tā kā prom. Šeit ir 5 sižeta līnijas iz reālās dzīves, kas ir sapītas un savītas, un no kurām ir sataisīts viens musturs. Bet situācijas reāli ir 5 dažādos laikos, dažādos gadu desmitos un arī dažādās Latvijas vietās. Vienkārši šeit viņš ir pārnests viss kopā, gan tas noraptais zīdainis, gan uz stikla lauskām dejojošā jaunā sieviete. Un Tace, tu tici lāstiem kā tādiem? Vārdu spēkam, jā. Jo vārds ir, doma ir materiāla. Vārds vienkārši atver vārdus un tālāk jautājums ir par to, vai tu spēj uzlikt bloķi pretī. Bet ir bijuši gadījumi, jā, ka valkās līdzi dzimtai nezinu kas un nezinu kāpēc. Vai tas ir lāsts, vai tā ir... Ko mēs ar to vārdu saprotam? Vai tā ir vienkārši ļauna doma, vai tas ir ļauna vēlējums, vai tas tiek papildināts vēl ar kaut kādiem atribūtiem? Tā spoguļojuma ne jau burvestība, bet spoguļojuma vārdi, ka lai tas, ko tev vēl, iet atpakaļ tam vēlētājam. Un ja viņš vēl tev labu, tu jau nevēli tam cilvēkam sliktu. Tieši tā. Tu jau nevēli tam cilvēkam aktīvi sliktu, tu vienkārši viņam atdod to, ko viņš tev sūta. To man kādreiz vecmāma iemācīja, ka nesaki tā viņam. It sevišķi, ja kāds pie tevis nāk, jā, ar tādām un šitādām domām, tad tu vienkārši, lai tev 10 kārta, vai tev 100 kārta, ar smaidu. Ir domājies kāds blieziens pretī. Vēl man gudra sieva viena pastāstīja, kāpēc vajag likt pret ieejas durvīm spoguli mājās. Pēc, ka kurš nācējs, kurš nāk ar kādu domu, viņš ieraugs vērtē spoguli. Un tas, kas viņam ir, tā enerģētika vai enerģija, kas viņam ir, viņš viņu dabū momentā atpakaļ. Mūsu senči, teiksim, tālie senči, senākie senči, spoguļo bija dārga lieta, bet kaut kādu mazu apaļu spoguli lika zem sliekšņa. Ar spoguļu virsmu uz augšu. Tieši tā paša iemesla dēļ, tas, kurš nāk ar ļaunām domām, viņš dabū tās pašas domas uzreiz. Viņš vēl nav ienācis, kā viņš jau ir dabūjis. Un sliekšņi jau vispār ir tāda maģiska parādība. Jā. Paša lāsta piepildījumu jau veido pats tas cilvēks, uz kur tas lāsts ir Jā, viņš vai nenotic, vai nenotic. Ja viņš nenotic, kā tu teici, viņš uzliek bloku, nobloķē, tad viņam ir kaut kāda rezistence pret to. Ja ne, tad tas pateiktais vārds viņu aizrauj uz to. Tas līdzīgi, kā jo vairāk mēs par kaut kādu lietu domājam, jo vairāk mēs to piesaucam. Jā. Arī, jā. Tas kā tiem 2 mūkiem un to meiteni peļķis malā. Kur viens atstāja peļķis malā, bet otrs visu laiku līdzi. Vai jums pašām savās dzimtās ir bijis kaut kādas tādas dīvainas, līdz galam neatrisināt noslēpumi vai nenoskaidrotas patiesības, kas valkās 150, 200 vai vēl cik tur tos gadus līdzi?
Nu, tā, ka 150 vai 200 tā mūsu dzimtā laikam, ka nebūs, bet, nu, kurai dzimtai tad nav savu skeleta drēbju skati, ja tā padomā, nevajag jau obligāti. Britu lieldzimušās ģimenes, kā tu teici, nu, mums, piemēram, neviens īsti nezina, no kurienes atnāca mans vecvectēvs. Ko viņš ir darījis līdz tam, kamēr nonāca mūsu pusē un apprecēja bārenīti, jā, manas vecmammas, mammas tēvs. Tad tas sanāk kaut kāds gadsimta mija, jā? Nu, jā, gadsimta mija, vecmamma piedzima 7. Tā ka tas ir palicis noslēpumā tīts. Es pat esmu jauna un dumja bijusi un domājusi, ka man ir uzlikts lāsts, un es atceros, ka tā sieviņa, pie kuras es biju, man lika kaut ko kapos dedzināt, un es to reāli esmu arī darījusi. Bet es pat vairs neatceros, kāpēc. Tas bija saistīts ar manu iepriekšējo čali, bet uz kapiem man veda tagadējais vīrs. Tu vienmēr esi teikusi, ka tu taisi tos dziļurpumus laika stāstos. Ļaunības. Jā, ļaunības, un Arturs par mīlestību un puķītēm. Tas bija dikti maz par mīlestību un puķītēm. Ar ko tu nodarbojies? Nē, šoreiz viņš progresēja. Šoreiz bija arī nopietnāk. Šoreiz bija tādas skaudrās vīriešu preparācijas un noziedzības teiksim tā, noziedzības aizmetņu aizkulises un visādas tādas lietas. Tur patiesībā viņš baigais lauva pie šī romāna. Vienkārši ieslēdzās, kā es parasti saku, ieslēdzās pareizā filma, un tad tika atlikt pierakstīt. Es tur vairāk par mistiku un par sendienām, bet viņš tur ritīgi plēs. Mafiozi mežā, tad Rīgas dzīvoklis, tad veču sarunas, gan ar draugu, gan ar šito, tā kā viņi sauc ar dēlu, gan tur vēl tur visādi tie. Un meitenes. Un meitenes. Tās meitenes. Tās meitenes. Tie ir dažādi prototipi. Faktiski katram personāžam ir kāds dzīves cilvēciņš aizmugurē. Par grāmatu ir grūti stāstīt. Es jau teicu, es esam norakstījuši, jā, un grāmatu jālasa. Kurš mums katram šķita vistraģiskākais pavadiens? Matīs, jā. Tas čals, kas nokrita no jumta. Tas tik briesmīgi. Jā, tā pašā laikā ne tikai Matīs, bet arī Lotte. Jā. Nu, tieši tas pavadiens, es domāju, jā. To viņi tikko nodibināto ģimeni. Un... Tik cerīgi, jā, un arī šis sliktajiem pavērsiens. Labi, vecais viņu atlaida ar mieru, jā, bez kašķiem un tā, lai gan arī, cik tur ar mieru, ka puiku paturēja pie sevis. Saimnieks ir ar savu to dēlu, tas vecais piensaimnieks. Un viņam jau tur arī diezko labi nav gājis. Nu, jā. Un tad viņš aiziet uz jaunās bijušās sieviņas bērni. Jā, un arī Lotei ir reāls stāsts apakšā. Lotei un to mazo puisīti. Gan tam gritienam no jumta, gan tam būlim. Tas tā sasumējās. Maza mozaīka skripatiņa tur, un tad tas viss tā saliekās kopā. Bez tā ir arī Raimonds, kurā ir kaut kas daļa no manas dzīves un piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem. Un tāpēc es teicu, ka ir prieks, ka tas ir norakstīts. Un kaut kā liekas, ka tagad tas ir tālu. Lai gan apzinos, ka to jau gandrīz var saukt par lāstu, ja? Jo šis tas ir aizgājis maniem dēliem. Arī viņiem kaut kur tajā visā uzsākot dzīvi neiet tā, kā gribētos. Tad tas ir lāsts, jā, ja mēs atgriežamies pie tā. Nu jā, jautājums, ko ar to vārdu saprot? Es tā esmu ticis galā, un man tas vairs nesāp, bet viņš jau nekur nav pazudis. Tās likstas dzīves. Klupieni, jā. Un pasargāt bērnus no tā, es nezinu, acīm redzot, katram jau
jāpiedzīvo pašam. Un tā ir skola. Kurš personāžs mīļāks šķita lasot? Man laikam Lotte, jo viņa tāda, manā prātā tāda skaista, vijīga, tumšiem matiem, ļoti skaista sieviete. Tādā rītausmā papļāvu iet. Kaut kā sasaistu to ar to, ko es esmu piedzīvojis laukos un darbs ar lopiem un uz siena pļavās vācot sienu. Kaut kā man viņa ļoti tuva likās. Uz mani norizanēja Gundaga, tāpēc, ka es pieļauju pēc visa nepateiktā, ka viņa arī ir pietiekami sidrabotu dubļu izbridusi, teiksim tā. Pamanījusies saglabāt veselo saprātu un zinām praktisku pieeju dzīvei. Un nespēlēju citu jūtām. Manā dzīvē ir tieši šāds es teiktu, brālis, kā skolotājs, un viņš man ļoti daudz ir devis tīri, kā draugu pleci. Tajos brīžos, kad ir gājis galīgi šķērsām, viņš ir tā kā jūsdāms tā, atbrauc sētā, vecīt, kā tad iet. Tie pāris vārdi viņa jau tāda, vīri saprast, tas ir tā kā armijā, kad tu vari paļauties uz otru. Ja tu krīti, tad tu zini, ka tur aizmugurē tev noķers. Divi mīļi. Viena ir zaļā Irma, savā zaļajā mājiņā, un otrs ir Kārlis. Viņš tāds kārtīgs, gruntīgs, kā vienam kārtīgam saimniekam jābūt. Pacietieties līdz ceturtdienai, 25. jūlijam Jēkabiem, starp citu saimnieku diena, un 5:30 vakarā tiekamies uz terases. Ielūgumā ir plāns ar visiem sabiedriskiem transportiem, ar QR kodu, kā var atbraukt tie, kas brauc ar savām mašīnām. Galu beigās var peldēt pāri Daugavai, var lidot uz slotes, var nākt ar kājām. Un ļoti svarīgi, video kartē ir arī tas stūris, pa kuru mūsu mājā tiek iekšā. Jā, jo adrese jūsējā Tomiela 4. Viņa ieved sētā, kas neceļas aizvērt. Nav īstā vieta. Ko? Labi, mīlīši. Braucam strādāt. Braucam spoguļoties. Braucam spoguļoties.